Konflikts. Ir konflikts. Kas ir uzreiz tavs sajūtas, pirmās sajūtas? Kas notika tavā ķermenī, prātā, sajūtās, emocijās, sirdī, kad es pateicu vārdu konflikts? Kāpēc es tā prasu? Tāpēc, ka mēs visi, tu, es, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas, laižam visu cauri sevīm. Visu, ko tu dzirdi, visu, ko tu redzi, tu visu laidi cauri savai prizmai, savām sajūtām. Un tad, kad es pateicu vārdu konflikts, tad iespējams, ka tu uzreiz sajūti iekšā tādu kā saspringumu, tādu kā elektrību nedaudz. Un kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka tev konflikts uzreiz asociēs ar kaut ko negatīvu, ar potenciālu kaut kādu tādu nopietnu cīņu, sadursmi, uzskatu sadursmi, ar kaut ko nepatīkamu. Ja? No kā varbūt jāizvairas, un tad tu izvairies, un tad, ka vairs nevar, tad tu laidi visu ārā. Un tas skar tavu privāto dzīvi, profesionālo dzīvi, tev negribas konfliktu, bet tu bieži vien saproti, ka bez tā nevar. Un tad, kad tas notiek, tad tas notiek, nesmuki. Tas viss slēpjas tev iekšā. Ja tev konflikts ir asociējies visu mūžu ar kaut ko nepatīkamu, nevajadzīgu, ar kaut ko tādu, no kā ir jāizvairās, tad tā sajūta un tā programma, tas iestādījums, kas tev ir smadzenēs, tad tas arī turpinās sevi tā izpildīt. Tu visu mūžu mēģināsies neapzināti kaut vai, ja, izvairīties no konfliktiem. Varbūt apzinātā līmenī tu sev esi nostādījis tādā biezādainā pozīcijā no sērijas, man jau nav baila un es jau varu par sevīm pastāvēt. Varbūt tu sevi esi dzīves laikā piespiedis sākt pastāvēt par sevi, bet apakšā, dziļi iekšā, tā sajūta vēl joprojām ir tāda, ka tu īstenībā negribi to konfliktu. Un tad, ja tas notiek, tad, kā teikt, vādzis lūst, nāk pārmērīga agresija, saspringums ārā, un visas tās situācijas to arī nospoguļo. Un tā vietā, lai, piemēram, darbā pateiktu kaut ko konstruktīvu, iedot otram cilvēkam konstruktīvu kritiku vai kaut kā tā, no tevis tas iznāk ārā kā dzēlīga piezīme, un cilvēki to uztver pavisam savādāk, jo viss ir no tevis iekšā staro, tā enerģija, tas nodoms zem tiem vārdiem, aiz tiem vārdiem, Un, piemēram, man tā bija milzīga problēma pašam, profesionālajā dzīvē, cik es darbos, nesalecos ar kolēģiem, pat ar priekšniekiem. Man tas šķita tajā laikā, kad kaut kas nesaprotams notiek, man tas seko līdzi no viena darba uz otru, un es beigās pieņēmu, ka ar manīm kaut kas nav riktīgi, ka ar manīm kaut kas nav kārtībā. Un tad, ko es izdarīju, es sev apsolījos, ka es tā nekad nedarīšu vairs. Tad, kad es sāku savu IT karjeru, tad es sev pateicu, viss, Robert, pietiks, tu vairs nesprāgāsi nekad, nevienam, nekur, nevienā situācijā. Tu būsi nice guy, vienmēr un visur. Un zini, kas notika? Protams, ka tas jau viss nekur nepazūd. Tā iekšējā vēlme par sevi pastāvēt par savu viedokli, par daudz ko citu, viņa jau nepazūd. Tā jau ir mūsos visos. Jautājums ir, kā mēs to ļaujam izpausties. Ja mums ir tā nepareizā sajūta, tas nāk ārā nedaudz agresīvi. Bet tā kā es pieņēmu lēmumu to noslāpēt vispār, tad man tas nāca ārā visādos citos veidos. Man likās, ka cilvēki no manis uz veselību dēļ. Man likās, ka cilvēki no manis izvairās, negrib ar maniem komunicēt un visādi šitādas citas lietas. Manī tas viss tomēr milza un auga, tā apspiestā sajūta. Viņa kļūst tad par tavu ēnu. Un tagad, kad es esmu strādājis jau gadu ar sevīm, ļoti intensīvi gājis hipnocoaching sesijās, tad es esmu visu šīs sajūtas iztīrījis. Un tagad es spēju par sevīm vienkārši adekvāti pastāvēt. Un ja kaut kas it kā nepatīkams ir jāpasaka otram cilvēkam, es to saku ar pilnīgi neitrālu iekšējo sajūtu. No manis nesturo nekāds agresivitāte vai kaut kas tāds. Un es ļauju otram cilvēkam uztvert to, kā tas viņam jāuztver. Ja viņš apvainosies vai uztvers to kaut kā neoptimāli, tā ir viņa izvēle. Es neesmu atbildīgs par viņa emocijām. Bet joks jau ir tāds, ka to mēs nevaram apzināti izdarīt. Tas ir darbs ar sajūtām.
Un ja tu vēlies sasniegt šādu stāvokli, tad nāc uz izaugsmesterapija.com, piesakies uz brīvo konsultāciju, un es tev parādīšu tieši kāda sajūta tev bloķē būt šādam. Būt šādam, iekšā mierīgam un pastāvēt un konfliktēt optimāli, objektīvi, normāli, jo konflikts nav kaut kas slikts. Konflikts ir ikdienas sastāvdaļa. Jebkurā dzīves situācijā tev ir jāmāk izrunāt lietas ar otru cilvēku un pastāvēt par sevi ar iekšējo to tādu pārliecību, ka viss ir chill, viss ir normāli. Nevis, ka tu esi gatavs otram acis izplēst. Jā, Dēliņ, tūlīt apstājamies. Visiem jauku dienu un nāc pie manis uz brīvo konsultāciju.